Globālie akciju tirgi turpina virzīties augšup arī rudenī, lēnākā tempā nekā tas bija vasarā. Un tirgus mīlulīši pēdējās nedēļās bija zelts un sudrabs, par to droši vien katrs ir dzirdējis, un droši vien katrs investors grib sev kādas pāris unces iegādāties. Šeit jāsaka paldies, protams, mēdīju narratīvam. Mums šīs pozīcijas bija jau diezgan sen, pirms Covid un Covid laikos, tāpēc mēs kādu laiciņu šeit turēsimies tālāk, jo pārāk daudz, kā angļi saka, tāds crowded trade ir izveidojies. Vienlaikus mēs redzam tādus mākonīšus akciju tirgu, volatilitāte pieauga. Redzēs, vai tas pārtaps par kādu lietu un kad tas nulīs šogad vai nākamgad. Mēs turpinam ieņemt tādu defensīvāku pozīciju. Vienlaikus mums arī patīk mūsu pašu lokāls tirgus, un šeit mums ir diezgan lielas ekspozīcijas, ja mēs skatāmies portfeļus kopumā, jo mēs saskatām šeit mazāk tirgus riski nekā globālās akcijās vai obligācijas.